intrigai. Nu, kas tur būs te video? Šodien mēs jums pastāstīsim par tulpju dienām Kocēnos. Mēs jums pastāstīsim, kā mazie dejotāji dejoja mazie Anci. Un, protams, arī lielie dejotāji Kocēnu aizstrādē. Mazie Anci dejoja Kocēnu bērnudārza Auseklītes un Rubens pamatskolas mazie dejotāji. Tāpat mūsu Kocēnu estrādē uzstājās dažādi vecuma dejotāji, gandrīz no visas Vidzemes, no Kauguriem, Siguldas, Rencēniem un Vaidavas. Un vēl no Medoņas, Salatsgrīvas, Bērznēts un, protams, mūsu pašu dejotāji kocēnieši. Pēc koncerta bija disanīte, kurā spēlēja DJ Uga un DJ Madison. Bring the action. Pēc nelielas ballītes mēs devāmies uz romantisku pastaigu pa mūsu skolas sveču gaismā. Protams, uz Kocēnu pamatskolu. Nāciet šeit dziļāk. Vēlos pastāstīt par šo istabu. Šī mūžas laikā bija tējas istaba, kur sanāca dāmas, ļoti izsmalcinātas un runāja par jaunāko modi, par to, kā ir gājis pa dienu, pa nedēļu. Šeit sēdēja pats barons. Barona laikos arī šādi gadījās, ka cilvēki nogrib un zeķebiks tika saplēsts. Protams, teica, ka līdz kāzām sadzīst, nu mēs šo teicienu vēl pielietojam. Bet kās ir bijuši sen un sadzīst vēl nav. Konkurs, konkurs, konkurs! Uzminiet, kā Anniņa saplēst savus zeķebiks. Ir tikai 4 iespējami atbilžu varianti. A. Man skrēja pakaļ Kārlis un es pakritu. B. Barona laikos visi staigāja caurām zeķebiksēm. C. Diskutēja, kā dejoja tik enerģiski, ka saplēsu viņus. Un D. Es skrēju pakaļ dotiem. Slāpjas. Dons taisījās laist pirmo stīgu un, protams, sāka gāzlietas. Pirmo stīgu. Un jūs neticēsiet, pie mums bija ieradies dziedātājs Dons. Esmu klusums virsūdens, es esmu neiesāks pārasts, un starta zīmi gaidoši, kā karoks spējā neaizskātu, tad 1, 2, 3, un sakos vecāks, tāds kā sakuras sāks, tas ir kā signāls, nav vairs laika, jo uzrausīs manis, sāksies nākamās sāks, tas ir kā signāls. Paldies, Kocēni! Es noteikti gribētu atgriezties pie šāda publikas.